nākamajā gadā pagaidām netiek atklāts, ko tas jaunais formāts īsti nozīmē. Zināms vien tas, ka sacensības būs sadalītas divās daļās. Proti pilotu cīņas par labākajiem rezultātiem pamatā notiks nostāk no Rīgas centra, jo pa lielam jāatzīst. Skatītāji, nebūdami speciālisti, tāpat īsti nevar saprast, kas un pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēts. Savukārt pilsētas centrā risināsies vizuāli iespaidīgākā un skaistākā sacensību daļa. Lai lidojums būtu skatītājiem vēl baudāmāks, tas varētu notikt mūzikas pavadībā, varbūt būs uguņošanas elementi. Taču kā būs īstenībā, pateikts netiek. Lai to uzzinātu, būšot vien jānāk un notiekošais jāskatās klātienē. Taču pamata mērķis ir, pirmkārt, Rīgu un sacensības tajā izveidot par vietu, kur kāro nokļūt katrs labākais pasaules pilots, bet otrkārt, skatītājos raisīt interesi par aerobātiku kā tādu. Būs bišķi jauni. Daudz maz vienkāršāk saprotam sacensību noteikumu. Cilvēkiem saprotam, lai viņi var just līdzi, lai viņi var saprast vēl vienkāršāk. Un tā akrobātiskā daļa tā kļūs vēl sarežģītāk. Savukārt, atgriežoties pie paraugu demonstrējumiem, kas risināsies šogad, vai tos sniegs kāds no pilotiem, kas Rīgā viesojās jau pērn? Droši vien, kad būs arī pārstāvēti daži no tiem pilotiem, kas jau bija, bet nāks klāt arī vēl jauni, kas ir ļoti interesanti un ļoti kolorītas personības. Lai arī viss paredzētais tiek turēts diezgan lielā slepenībā, mums Gins tomēr atklāja, ka šogad paraugu demonstrējumus visticamāk sniegs 2 piloti ar 2 lidmašīnām. Šobrīd esot 4 kandidāti – Krievijas augstākās klases pilota Svetlana Kapāņina un Spānijas pilots Kastors Pantoba. Viņi abi Rīgā savu meistarību demonstrēja arī pērn, kā arī 2 Lielbritānijas piloti, kas Rīgā vēl nav bijuši – Garalds Kūpers un Eriks Vazēls. Kurš no viņiem tad īsti demonstrēs augstākās klases pilotāžu Rīgas svētku laikā, būs jāiet skatīties klātienē.